Pirms 5 gadiem mēs sākām šo te projektu čipošanas. Pirmais, ko mēs esam sapratuši, man liekas, mēs esam nomarķējuši. Mēs pavasarī jau runājām ap 1000 zivīm. Un kā ap 20% oficiāli ir noķerts atkārtot no tām 1000 zivīm. Galvenais, es domāju, ko mēs esam sapratuši, ka tās zivs var laist vaļā un viņas var ķert pa 5 reizēm. Te es domāju, ka ir līdeks dažas jau ir, kas ir neoficiāli ap 10 reizēm noķerts, oficiāli ap kādām 6-7. Zandarti pa 3-4 reizēm ķerti. Mēs esam sapratuši, kā tās zivs aug. Zandarts aug lielais, tātad puscentimetru līdz pusotram, principā, no 70 uz augšu. Līdeks aug no 2 līdz pat 5 centimetriem gadā. Kā kurā vietā, kad līdeks baigi nemigrē. Ja ir Rīgā kaut kāda bedra, tur ķīžas ar viena bedre, tad viņa nekad nav noķerta otrā bedrē. Pa zandartiem ir pretēji tieši, tie migrē no vienas ezera bedres uz otru. Un viņi ir lielāki migrētāji tādā ziņā. Viens ķīžas ar zandarts, kas bija noķerts gan vienā, gan otrā galā, tik noķerts tīklos vai murdos, buļupē. Lielie zandarti maz, tātad no 1000 zivīm nomarķētajām 16 zandarti bijuši tikai 90 centimetri. Tā skaitā daži ir atkārtot noķert no tiem 90, tātad 16 90 ķerti un daži noķerti vairākas reizes. Tā secinājumi ir par tām traumām, ka tur kaut kāda asins tur vai zandartam, ka jūs redzat, ka tek asins līdekai vai zandartam, tā nav noteikti, tas nav iemesls, lai viņu nogalinātu. Jo tās traumas tur ir bijušas diezgan trakas, plēstas žaunas, vēl kaut kas viņas ķertas ir atkārtotās zivs, un ja viņi normāli tev aizpelda, tur ļoti liela varbūtība, ka tā zivs izdzīvos. Un zandartam mēs esam sapratuši, kad arī atgaist, ka par to fīzingu, kas ir svarīgi, ka tā fīzinga metode, ja viņi pareizi izpilda, viņi strādā. Un zandartiem, kam pat nākuši ir bijis ārā, ka kuņģis nākas no spiediena nāk ārā, tad šis kuņģis, kad viņi atlaid atpakaļ ir bijis, ieiet atpakaļ un noķerts tāds pats zandarts vēlreiz pēc kāda laika. Zivs ir ļoti dzīvelīga. Viņi dzīvelīgi īpaši, ja viņi laiž vaļā. Ja viņi nelaiž vaļā, tad viņi nedzīvo. Un vēl es teiktu tā, pats viens no galvenais, kāpēc mēs to vispār sākām, arī bija mainīt šo likumu. Tas ir liels plus, ka mums tāds likums ir, bet es teiktu, ka skatoties šodien, šo zivu izmēru 75 ir krietni pa lielu. Es teiktu, ka galda izmērs zandartam ir 65 centimetri. Tas ir tāds foršs zandarts pie pusotras 2 kilo kā kurš. 70 jau ir 3 kilogramīgs, un es teiktu, 70 jau skaitās šodien jau liels. Tāpēc pēc gadiem 5 iespējams pa 65 priecāsimies.